Paldies! Viņa mājas bija mazajā Latvijas lauku pilsētiņā. Lielo parādu dēļ viņa māca izcelsmes vecāki tā arī nepiepildīja savu sapni par biznesu Latvijā. Un nu viņa dzīvoja kā mācēja, bet uz vārstu viņa tomēr nedavās. To viņa nedarīja, jo mātei viņa kauts par to, ka vīrs vai bērnām visu naudu nospēlēt mēnesā. Vismaz Opels vēl ir. Tā nu vienu dienu māte nolēma kaut ko darīt lietas labā. Kad vienu vakaru sīkie atnāca mājās ierēbuši, māte pacietības mērs bija pilns. Hans un Grēta izgalījās laukā uzpīpē, un pēc tam arī iemira. Pienāca rīts un atnāca māte. Augšteini, uz mežu. Ei, tu nos, nu ne jau nopietni. Bet šeit ir pārācija, bet nav vietas. Čorti, beidz mītēt, brauc māmu. Tad viņa devās uz mežu. Īstenībā jau māmītes nolūk nemaz nebija sacirst malu. To darīja kaimiņš Vaļēra, ar kuru māma draudzējās viena pat mājās būda. Viņas īstenībā nodoma bija atstāt viņas mežā. Tā nu viņa iebrauca pie meža, un tur mistisku iemeslu dēļ aptēja mašīnu. Nu, laimi, mītēt, dosimies, kas nav. Šaisa. Kamēr Grieta ar māmu cilpo priekš, Hans ik pa laikam atpaliek, lai uzpīpētu, protams. Bet Grēta to vairs nevarēja izdarēt. Nu, tu čort velcies ātrāk. Aizveries, ārotniece, ļauj man skatu izbaudīt. Hop, 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 lūk, cirvīši. Es došos prom uz pilsētu, uz Aibi. Varbūt arī tēvu pa ceļam savākšu. Māte aizbrauc tālāk savās ģēlās. Klausies! Nu ko, bija jau pienācis vakars, un viņi domāja doties mājās. Jolājam mājās! Sakosim maniem izsēkiem, tad jau mēs mājās dodamies. Dodamies. Grēta ar zipspūles un Ieslēdz Hans zipspūles. meklēja čināšanu gāja mājās. Tad, kad viņi atvērt ceļu, viņi ieraudzīja, ka māte sēž istabā un ādā. Protams, Hans saka lērievis. Jūs čorti, kā jūs tikāt mājās? Apnis, jūs laiku, visu māju un dzeru. Āšu dopel, vedīšos apakaļ. Šaise, mamu bītē! Ātri uz opel. Nu, tad viņi arī devās atpakaļ uz mežu. Devās atpakaļ uz mežu. Nu jā, brauc uz mežu. Jā, mātei patīk ievērot ceļu satiksmes noteikumus, nepārsniegt ātrumu. Un trinken? Māte atkal aizgāja savās ģēlās. Es pēdējo iztikai tieši pie mājām. Ko tad es te atradu? Šīs noteikti jau kāds 3 nedēļas manā kabatā žāvējs. Nospusē. Tad nu Hans un Grēta sāka pīpēt nelegālo maģisko kārstu. Sākās vētra, jo visi vienkārši sāk pusēt uz skatuvi. Tā nu viņi arī pusēja, līdz viņi ieraudzīja ēdienu. Es nezinu. Nu, turpat arī ir. To visu ieraudzīja ragani, viņi nevarēja izturēt, ka viņi ēdīja ēdienu.
Hans nevarēja izturēt to, ka Ragana tā izrunājas, un tad viņa arī nokāva Raganu. Protams, YouTube. Kā vēsts savas ticējas, ja esi Ragana, tad uzmanies no čortiem junioriem, jo Keita var sasist. Tā arī Hans un Grēta palika dzīvot Raganas mājā, un gan jau dzīvo arī vēl tagad, ja vien nav iejaukušies sociālajie dienesti. Tātad atgriežamies atpakaļ pie mātes, kur istabā ādīja, un ienāk tēvs, protams, ierēžas atkal viss nav nospēlēs Fēliksā.